Šodien savu 74. dzimšanas dienu atzīmē Maskavas mērs Jurijs Lužkovs. Viņš pavisam nesen bija Rīgā un sarunāja te dažādas jocīgas lietas. Savu dzimšanas dienu viņš svin Austrijā, kalnu kurortā, kur viņa sievai pieder diezgan interesanta un padārga māja. Taču, ja viņš arī ēd dzimšanas dienas tortu, tad es pieņemu, ka viņam šī torta varbūt pat sprost rīklē, jo visticamāk izskatās, ka Maskavas mērs Alpu kurortā šobrīd pārdomā par to, vai un kad doties brīvprātīgā pensijā. Jo pie gandrīz neierobežotas varas pieradušais Maskavas mērs un viņa dzīvesbiedre, bagātākā sieviete Krievijā, Jelena Baturina, šobrīd ir nokļuvuši zem vēl nepieredzētas Kremļa krustuguns. Un gal galā to, ko maskavieši jau visi zināja un runāja ielās, to, ka Maskavas mērs, viņš kontrolē dažādus biznesus Maskavā, viņš dara to, ko pats grib un bīda tikai visur savus draugus un viegliprātīgi attiecas pret kultūras pieminekļiem un tā tālāk un tā joprojām. Tagad tas viss publiski tiek demonstrēts vairākos Krievijas kanālos. Man izdevās arī redzēt vairāk šīs tā saucamās dokumentālās filmas. Es teikšu, jums tāds vēl kaut kas vēl īsti nav redzēts. Pār Lužkovu brauc ar gluži kā vai ar tanku. Kas liecina, ka visticamāk Maskavas galvas liktenis ir izlemts Kremlī, un šobrīd jau no laikam visticamāk ir mēģināts viņš piedabūt aiziet brīvprātīgi pensijā, nevis viņu atbrīvot no darba. Jo tur ir savas spēles, kā uzskata eksperti. Šeit parādās Putina un Medvedeva savstarpējās spēles, jo viens gribētu viņu atlaist, otrs lai viņš aiziet labprātīgi. Īsāk sakot, Lužkovs ir trāpījis starp abu šo kungu interesēm, jo abi šie kungi jau vairāk vai mazāk sāk gatavoties nākamajām Krievijas prezidenta vēlēšanām. Bet vēl interesantāk ir tas, ka Lužkovs arī, es tā domāju, ka viņš arī aizies pavisam drīz, var notikt arī vēl vairākas citas demisijas diezgan augstos varas līmeņos, jo šobrīd Krievijas televīzija sāk parādīt arī tos draugus, ar kuru palīdzību Lužkovs to visu ir kārtojis un visu to dabūjis cauri, tā kā mēs vēl nevienu brīnumu sagaidīsim, kas notiks Maskavā. Ir nosaukt arī jau iespējamie Krievijas galvaspilsētas mēra kandidāti, uzvārdi visai interesanti, bet visu pēc kārtas, lai notikumi attīstās par to, kādā stadijā tas ir šobrīd, Āris Jansons. Atvaļinājums pirms aiziešanas no amata atbilst vēl vecai labai padomju laiku tradīcijai. Jubilejas atvaļinājums reizē ir signāls Maskavas ierēģiem un valsts elitei, ka šķietami nenogremdējumās lielās žokeja cepures varai pienācis gals. Vai oficiāli tas tiks noformēts pāris nedēļu vai vairāku mēnešu garumā šo faktu nemaina. Ja nebūtu nesenās Maskavas mēra vizītes Rīgā, viņa pravietojumu par krievu valodas statusa nepieciešamību Latvijā un dažiem sadarbības projektiem ar Maskavu, varbūt varētu teikt, ka mūsu maskaviešu plēšanās neskar. Nekādu šķēršļu pilsētu sadarbībai nebūs. Pat gadījumā, ja Maskavas mēra amatā nonāks cits cilvēks, tāpēc es domāju, ka nevajadzētu uztraukties, šķēršļi te nebūs. Bet no Jurija Lužkova krišanas ir atkarīga pašreizējā Krievijas prezidenta politiskā nākotne. Kā uz burvju viņas mājienu pirms pusotras nedēļas, televīzijas kanāls NTV parādīja filmu Žokeja cepures lieta, veltoto skandāliem, kuros uzpeld Lužkova un viņas sievas vārds. Līdzīgas filmas un sižetus tūdaļ steidza rādīt Rossija 24, Rossija 1 un pirmais Krievzemes telekanāls. Jau vasarā prezidents Medvedevs pukojās par Lužkova ielgušo atvaļinājumu Austrijā, dienās, kad Maskava smaka no meža ugunsgrēku dūmiem. Pārvadies no atpūtas, Lužkovs deva rīkojumu piešķirt 105 miljonus rubļu smogā cietušiem invalīdiem un 256 miljonus biškopībai, tā atklāja NTV. Pats Medvedevs par nelikumīgu nosaucis ārvalstu vēstniecībām plānoto zemes gabalu atdošanu Lužkova kundzes, uzņēmējas Jelenas Baturinas kontrolētām firmām. Lužkovam lojālā kanāla TVC centieni aizspiest kritikas straumi cieta neveiksmi. Viļņiem pretīm veļas, apsūdzības par Lužkovas sievas miljardu izcelsmi, transporta korķiem Maskavā, Lužkova sagrautām senām ēkām un citiem briesmu darbiem. Tik atkārtota Žirinovska apsūdzība par korupciju Maskavas valdībā. NTV apgalvoja, ka autotrase caur Himku mežu cirsta, lai nepieļautu alternatīvo maršrutu pa rajonu, kurā Lužkovas sievas firma nomā zemi celtniecībai. Līdz šim analoga televīzijas kampaņa Krievijā rīkota tikai pret Baltkrievijas prezidentu Lukašenko. Maskavas mēra amats ir ļoti ienesīgs, ir arī ļoti labi zināms par mēra sievas biznesa panākumiem. Tātad te nevar viennozīmīgi teikt, ka tie būtu tikai politiskie vai tikai finansiāli iemesli, iespējams, kā abi divi kopā. Kas gan dīvains, ja daļu Krievijas prezidenta administrācijas tomēr neapmierina Maskavas mēra darbošanās, un tā uzskata, ka kadri ir jāatsvaidzina.
Medvedevam jāmaina gubernatori efektivitātes dēļ un lai reģionos ieliktu uzticamus cilvēkus. Var iztēloties, ka noteikumi tika izvirzīti arī Luškovam, bet viņš tiem nepiekrita. Medvedeva un Putina stratēģija līdz šim bijusi tāda, ka viņi iespējami ilgāk vēlējušies novilcināt tiešu atbildi uz jautājumu par nākamo Krievijas galvu. Un jāšaubās, ka tandēms ir ieinteresēts pusotru gadu pirms prezidenta kampaņas liekt intrigu un atklāt visas kārtas. Tāpēc galīgi nevar izslēgt, ka Medvedevam izdosies panākt savu, lai arī Putins līdz šim simpatizējis Luškovam. Juridiski Krievijas prezidentam ir visas tiesības, nevienam neprasot padomu atcelt Maskavas galvu, taču likmes ir ļoti augstas. Loģiski, ka Medvedevam, kurš nav drošs par Maskavas mēra lojalitāti, gaidīt līdz nākamajam jūnijam, kad beidzas Luškova termiņš, ir riskanti. 3 mēnešus pirms parlamenta vēlēšanām Maskavas vadības maiņa var nest pārsteigumus balsošanā. Luškovs, kā atgādina Maskavas prese, kontrolē lielu balsotāju resursu – 7,5 miljonus vēlētāju. Manuprāt, nav palicis ilgi līdz brīdim, kad viss kļūs saprotams. Domāju, ka jau mēnešu laikā mēs varēsim gūt skaidru atbildi, vai Luškovs aiziet. Mūsu avots tātad pieder pie tiem, kuri lēš, ka Luškovs var aiziet no amata tuvākajās 2–3 nedēļās. Pēc citām ziņām viņš gan pensijā varētu aiziet pat decembrī. Pat Luškovs braurīgi teicis, ka atkāpties no amata nepošas, ka visas apsūdzības ir netīrumi un viņš cīnīsies līdz galam. Taču, ja Medvedevam neizdosies ātri atrisināt Luškova jautājumu, viņa 3 gados grūti nopelnīt autoritāti saruks līdz minimumam. Lai kā būtu ar politiku, Luškova liktenis ietekmēs arī ekonomiku. Maskavas valdība un ar to saistītās organizācijas ir viens no lielākajiem komerciālo kontraktu avotiem Krievijā. Luškova aiziešana nozīmēs arī beigas virknē biznesa projektu, savukārt maskavieši raizējas, kas notiks ar pensiju piemaksām un pensionāru bezmaksas braukšanu transportā, ja mērs aizies. Nemētājas zemē pat Krievijā personības, kas spētu kontrolēt Maskavas ekonomiku un organizēt vēlēšanas tā, kā var Jurijs Luškovs. Viņa atvaļinājumus Krievijas prezidentam un premjeram dod laiku apspriesties. Ja Jurijs Luškovs atgriezīsies amatā līdz nākamā gada jūnijam, nebūs ne mazāko šaubu, ka arī pašlaik viennozīmīgs noteicējs Kremlī ir premjers Putins. Un pēc 2 gadiem viņš tur noteikti atgriezīsies.